Čau visiem! Esmu atnācis šovakar te līņas paķert. Redz, tieši pie pludiņa izlec jau. Esmu bišķiņ piebarojis un sēžu makšķerēju te uz līņiem. Un pie pludiņa jau līņa jau lec. Tas nozīmē, ka šodien līnim jābūt ir. Makšķerējam un gaidam, ne? Redzi, līņš šodien kaut ko tur ņaumāt grib, bet tā īsti neņem. Burbuļi iet uz visām pusēm. Lec atkal kārtējo reizi. Nu, bet šodien vismaz pludiņu kustina labi. Cerams, ka kāds eksemplārs mums te parādīsies arī uz āķi. Gaidam. Vakar super topīgi. Parādījās kaut kāda copa. Varbūt būs līnis. Burbuļi ar apkārt pludiņam. Iespējams, ka būs līnis. Bišķiņ pacapēji. Tur darīs. Varbūt uzmest burbuļiem virsū. Ir reiz bijušas tādas, kad uzmet burbuļiem, tad tieši līnim iepatīkās un viņš apēd viņu. Tā, pamēģināsim uzmest virsū. Tieši uz burbuļiem. Aiziet. Un skatāmies, būs mums te cope vai nebūs. Vai ne? Vēlams pagāja sānis uzreiz. Skaties, kā Kaspars velk lielos. Nu, kas tur ir? Ir skaists zivs. Vai ne? Nu ko? Pirmā copa uz līni. Gaidīja ilgi un beidzot paņēma viens. Bet iegāja zālēs, redzēs, kā man te izvilkt viņu. Beidzot viņš ir klāt, tas mans skaistais līnis. Oho, ir labs. Šovakar sagaidīja tomēr viņu. Kolēģis man te iedeva marcipānu pielikām klāt. Uzreiz līnis paņēma. Paskatīsimies, wow, šis ir skaistuls. Lielais skaistuls. Makšķer kāds, cik labi apstrādā viņu. Tas ir vispār labs. Oho, skaists. Vienīgais, kā es viņu te izvilkšu, tur ir augstu kantu. Uztveramais tīkliņš nav. Hopā! Tur es viņu nepaņemšu. Es varu te. Labi. Nāc. Oho, rekā iet. Spēcīgs viņš ir. Spēcīgais līnis. Tā ir, ka nav uztveramais. Man vieglāk, laikam, tur būs. Jā, labi. Tad es te brauku. Iešu uz malu pats arī. Citādāk taisa točiņu tur nedabūšu. Jā. Hop. Nu. Draugs iet prom, tā kā vēlns. Hopā. Jā, šitā vieta nav tāda viegla izvelkamā. Hops. Ir. Paldies, Kaspar, pa palīdzību. Jā, līdās. Opā. Redz, kāds skaistuls man te šodien pieķērās. Superīgais līnis. Beidzot viņš uzķērās. Marcipāns nostrādāja. Tā kā jūs zināt, vajag šokolādīt marcipānu un likt uz āķi. Līņi ķerās uz viņiem. Pamērīsim, cik viņš liels. Ko nosvērsim to mūsu skaisto. Cik viņš ser, 41 cm garumā bija. Un svārs viņam ir. O, redz. Es nezinu, vai jūs varēsiet te redzēt. Kilo 215. Skaistuls, ne? Redz, viens līnis vismaz šodien pieteicās. Metam iekšā, pielika atkal tādu mazu gabaliņu marcipāniņu. Redzēs,
Būs mums vēl kāds līns vai nebūs šovakar? Kas man notika? Viss kārtībā. Metam iekšā. Hopts. Dziļums te aptuveni gandrīz tuvu 2 metriem. Mēģināsim sagaidīt vēl vienu. Būs rezultatīvi. Vakarā bija, tad neviens neķērās, rakās te. Viss apkārt lēkāja, uz plūdiņu lēc virsū. Neviens nepieķērās, bet atnāc šovakar paskaties, viens ir vismaz. Gaidam nākamo. Iespējams, ka viņš būs. Te tik bieži nerokās, bišķi citā vietā esmu. Copējam tālāk. Labi. Līdz kamēr te gaida līņas, man te skaistie gulbīši peld garām, ģimenīt veselu. Cerams, kāds līns vēl atpeldēs, saulrietis. Superīgi. Super vakars. Bišķa vilnīšiem, bet nekas. Makšķerējies ķer uz tārpiem, muškāpuriem vēl. Un tagad vēl marcipānu uzliku. Redzēs, nezinu vienīgais, cik viņš labi turās, tā šokolādīte tur virsū. Bet redz, vienreiz nostrādāja. Cerēs, ka otrais arī būs, reku pagaidām tieši pie pludiņa burbuļi parādījās. Tad jau būs tūlīt cope. Aizgāja otrā cope. Hopt! Ir! Līņas mums šodien ķerās labi. Superīgi. Vienkārši. Nāc savu auklu paņem nost, viņi tieši te ir. Šoreiz sanāca garām. Šitāds līns beigās sanāca. Jā, cope bija forša, bet līns man tikai šitāds palika. Labi, viens līns ir, šitas būs salātiem noteikti. Jā. Gadās arī tā. Tevi tā ģimenīt peld atpakaļ. Kārtoju makšķeri iemet un tur jau atkal punktiņā jau burbuļi iet pa gaisu, uzlika kārtoju reizi marcipānu. Pirmīt tas kaut kā ieskrēja zālēs un nost bija. Nesanāca. Redzēs, kāds būs tagad, tur jau atkal kustība liela ir. TikTok, kā man viens rakstīja, ka ja vakar nebija cope, tas šodien noteikti būs. Pagaidām gandrīz var teikt, ka tā arī ir. Vakar tikai locījās, lēkāja virsū uz pludiņa apkārt. Šodien jau ir copes, jau otrā bija. Skatīsimies, kā mums te tālāk ies. Ko vēl gribēju pastāstīt? Makšķerējies ar šito te Mikado mačkāti no 5 līdz 30 gramiem tādu. Paredzēts arī lielāks zivs izvadīt. Pagaidām strādā ļoti labi. Cik es pagaidām testēju ar viņu, viņš forši darbojās. Un labi siena zivu. Gan jau jūs redzējāt pirmajā to līnu, kad vilka ārā, kā viņš saliecās, strādā visu kādu garumā. Nav tā, ka tur tikai spicīt daļa, bet visu kādu garumā darbojas tas kāds. Te uzlikt virsū man ir Shimano spola 3000 ar 25. auku monofilo. Un galā siena 10. āķīt, vēl ir kā 20, 30, 20, 25 cm tāda pavadiņa 0,2. Tā, pludiņš 4 gramīgais, tādu čupiņu šitādu uzliek ar tārpiņiem, līnītim garšo. Redz, šitāds te ir tas kāds, mačkāts. Opt. Tāds viņš ir NSC Power Match 3090 garumā. Tādu es makšķerēju uz plūdiņu šodien. Man patīk.
superīgi. Labi, makšķerējam tālāk. Mazliet jāiemet barību, lai līns atnāk un tur paliek uz vietas, lai viņš nemūk prom. Un hopts! Oj! Redz, galīgi šķīvi iemet. Līns aizies blakus, tas nebija labs metiens. Atkārtosim to. Uztaisam tādu maziņu bumbulīti un tādu metīsim iekšā. Daudz nebarosim. Cidāk viņi tikai to barību vien ēd un tārpu nemaz negrib. Hopts! Šoreiz trāpīja ļoti labi. Tad jau tulīt būs lielais līns, kādu mēs te vienu dienu redzējām. Tāds iznir, vienkārši šitāds likās līns krokodils. Gaidām, cerams, ka viņš būs. Nebūs tikai 40, bet būs kāds 50, 60. Ne? Tāds skaists vakars. Tad jau gan jau pienāks vēl kāds skaistais līnis. Jā, redz, iemet barību, nevar saprast, vai tas ir līnis uzreiz atskrēja, izsalkušais, tur sāk burbuļus mest, vai tā barība uz gruntu nokrīt. Kā iemet barību, pēc kāda maza brītiņa sākās baiga burbuļošana. Tad brīžiem nevar saprast, vai tas ir līnis, vai tur tā barība šitā te sāk darboties. Diez vai, es neesmu redzējis, ka neviena barība tāda, kur iemet un viņi tev tādas burbuļus. Noteikti, kad līnis turpat blakus gaidīja, kad es viņu pabarošu. Labi. Gaidām, kad būs tā lielā līņa cope. Viņai jābūt ir. Jau vairākas dienas te nāk makšķerēt. No rīta bija arī noķēris te kādu līni. Pirmais līnis ir. Jā, ir. Vakarā bija tad nekas nesanāca. Tikai burbuļus varēja vērot un lekšanu. Līņu. Šodien viens bija, viens opel. Turpinam gaidīt, kad pienāks mums tas skaistuls. Jūs varat redzēt, kas tur darās pie tā pludiņa. Tādu burbuļu iet pa gaisu. Vienkārši liekas, ka tur vārās. Izskatās, ka tur vienkārši līņu. Nezinu, kāds bars pienācis ir. Varbūt, ka var redzēt, varbūt arī ne. Līns paņēma, tulīt būs nākošais, beidzot. Gaidām galu stiepienu. Kā jau līns, lēnā garā. Ir. Būs. Tūlīt būs mūsu skaistuls. Redz, kāds smuki izlec viens lielais. Un šitas ar man te reku ņemā. Cik ilgi viņš tur ņemās, kas to lai zina, ne? Izskatās, jā, ka izšpļāva ārā. Bet burbuļo turpat blakus kā smuki izlec, Jā, tas tik bija skats. Jā, vēl kā jāskatās, ne? Kāpēc viņš neņēma tālāk? Jā, izšpļāva ārā. Nezinu, kāpēc, kaut kas nepatika. Hopts. Kur palika?
Kaut kas tur copēja. Oh! Kas tas tāds? Šitas te rudus. Rudus uzķērās. Hop. Pīlīt, pīlīt. Roku, paskaties, kā tur iznirst. Līnis piepeldē pie man pludiņa. Tur rokās būtu jābūt copei tūlīt. Skatāmies. Tas noteikti būs lielākais, kas vispār man te ir pieķēries. Nu, viņš tur ļoti strādā labi. Vajadzētu būt. Ja nebūs, ko tad? Jālēc pakaļ. Jai, no. Nu taču. Ir, tūlīt jābūt ir. Nu, pilnīgi. Apakšā, ne? Jā, pilnīgi. Turpat vien. Redzēt, kāds skaists vakars. Vienkārši superi. Uz līņiem pasēdēt. Līņi man te atkal lēkā, kā parasti jau te. Pagaidām copīt apklus. Vienu brīdi vēl te pacopēju, bet īsti nepaņēmu. Un tā šodien laikam arī es te jau beigšu makšķerēt. Redz, atkal viens tikko. Viņi te lec, bet, īsti negrib ņemt. Bet, skaisti skatu, tad labi eksemplāri izlec. Tā viņš ir. Tāpēc šodien laikam būs jābeidz arī. Rītā tomēr darbdiena ir. Un. Varētu teikt, vienu līni noķēra. Var teikt, copa jau ir izdevusies. Un. Forši pavadīts laiks, sāka odari parādīties, bet silts ir. Redz, ko vēl joprojām tur rokās kāds, varbūt to kāds pieķersies. Vēl bišķiņ pagaidīsim. Ja patīk, uzspiežat īkšķīti, abonējiet kanāliņu. Tā es turpinu copēt, līņi te lec un lec. Varbūt, ka kādu vēl varēsiet ieraudzīt. Bet pie man pludiņa tikko bija viena cope vēl. Es te skatījos. Un viņš man bišķiņ nogulēja to copi. Bet tikko atkal kaut kas bišķi pakustināja. Tāda aktivitāte sākās šajā momentā. Tieši uz saulriet. Varbūt, kad sanāks kādu noķert vēl. Tieši pašā beigās redzējāt, kā izlec viens līnis pie paša pludiņa. Tas tik bija viens labs skats, ne? Jā. Un tā viņi te darās visu laiku šitā te. Jāgaida, kad būs kāds kustība tieši apakšā. Virsējā kārtā viņi te ļoti ņurko. Visās malās kaut kāda kustība notiek. Bet, forši sajūt tādu. Līņi te darbojās diezgan aktīvi. Viņš ir. Viņš pakustinās, pārmetīsim to. Varbūt, kad būs vēl. Viens rokās, man liekas, copa sākās. Jā, ir cope. Jā, ir. Cope ir. Būs tūlīt tās būs, man līnis būs. Būs vai nebūs? Ir, cope ir. Ir, iet. Ot. Ļoti skaisti. Turpini, draugs mans, turpini. Kustība ir. Ko tu tur apstājies? Kāpēc apstājās? Bija kustībā, bet
Kā iznirst blakus tāds skaistuls. Wow! Bišķi pagaršo un izšpļāva, nu. Kāpēc? Kāpēc tu tā darīji? Nu, ļoti skaisti skat, ne? Šī tā līņa te ar manīm spēlējās. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Viņš pagaršoja bišķiņ un tomēr nepaņēma. Jā. Ko pārmetīsim, paskatīsimies, kas notika. Jā. Kāpēc viņam negaršoja? Viss ir kārtībā. Viņam vajadzētu garšot. Bišķi tikai pagaršoja un viss. Vairāk negribēja. Nezinu, kāpēc. Nevar brīžiem saprast, kas viņiem ir. Kāpēc viņi tā dara? Tā kā pagaršo un izšpļauj ārā. Un gaidam nākošo. Interesanti skati tādi. Tie līņi ļoti aktīvi šajā laikā tieši 10:30 vakarā. Viņi te ļoti aktīvi ir. Un es tur atkal blakus jau burbuļi iet. Jāpamēģina uzmest uz tiem burbuļiem virsū. Es, man liekas, trāpīju zāles, uzķērās uz āķi. Nokrit nost. Bet tur blakus ļoti rokās mans draugs. Opts. Obā! Redzēs, būs tur nebūs. Jā, līņa copa interesanti. Nebija ilgi makšķerējis viņas. Un te viņa ir. Un tur ļoti rokās. Ļoti vēl pie tām. Nu jā. Nu, kāds parādīsies vēl. Reku, viens atkal izliec skaistuls. Domāju, ka jūs to visu gan jau redzat. Kā viņi te lec. Vienkārši super skats. Hopts, lec un lec vienā laidā. Jā. Makšķerēja ar veikalu tārpiem, varbūt tie veikalu tārpi. Kā tur atkal. Un tā tu te izbaudi šito skaisto skatu. Cik viņi daudz te peldi šajā ezerā. Vai ne? Oda arī parādījās daudz. Sāk lidināties. Vo, reku cope būs. Būs cope. Pacēlās tā pludiņš augšā. Nu, kāds kaut ko grib darīt, bet nu, līdz galam nedara. Vo. Ir. Nav. Pātru. Pātri izvilka. Jā, bija cope. Pasteidzos, bišķi pātri pasteidzos. Aktīvā copa sākās tik tagad šī momentā. Ļoti tā labi bija otrā pēc kārtas. Nepagāja ilgs laiks. Un man šitie draugi te ir aktīvāk. Rekā. Vakarā nebija tik aktīvi. Redz, tur viens rokās tur patām blakus. Bišķi pievilksim tuvāk varbūt. Ai. Tā pacēla pludiņu uz augšu, bet laikam bišķi pasteidzos, bet viņš aizgāja zem ūdens. Viņam vajadzēja būt, vai ne? Bet nebija. Jā, reku tur ļoti kustība liela notiek. Wow, jūs redzējāt? 2 reizē izlec, tā kā delfīni. Vienkārši tā kā delfīni te lec. Jā, un tādi labi eksemplāri. Tas nu gan, vienkārši superīgie skati. Delfīni man te sapeldējuši vesels bariņš un tā ņurko.
Bet, nu, kaut kas pacopē arī nav tā, ka necopē nekas, bet, nu, cik bieži viņi te izlec, tik bieži man necopē, nu, redz, atkal jau, visu laiku ir te. Bišķi tālāk tajā distancē viņi tur ir lēkā, tādu labu eksemplāru. Vai tu nost. Tas ir vienkārši superīgi. Jā, vēl uzķertos vispār būtu interesanti, bet arī tāpat baudīt skatu ir forši. Redz, atkal tur pie pludiņa rokās jau. Jā. Varbūt kādu dienu sanāks te noķert savu līņa rekordu. Pagaidām man kaut kādu bišķi pār pa 2 ir tāda bijis. Precīzi nezinu, tad es nemērīju, viņas nesvēru. Bet, nu, bija tāds. Bet pagaidām te esmu noķēris tikai tādu bišķi pār pa kilo. Nu jā. Pagaidīsim vēl bišķi jau jāpagaida ir, kā jau visiem sopmaņiem. It kā jau vajadzētu beigt šodien to copu, bet šitā lec un vēl cope bija, tad ir bišķi vēl jāpagaida. Varbūt tomēr vēl būs, redz, atkal. Viņi te tā peld. Viss apkārt. Foršie skati, ne? Jā. Redz, līņa copīta aizgāja, kā vēl viena copīta ir. Vēl viens līņas tumsā paņēma. Viens ir skaistuls vēl. Būs grūti redzēt man te viņu izvilkt, bet viens vēl paņēma man šovakar. Kur tu esi, mans draugs? Vēl viens te paņēma un iet. Pat tums lukturīt nepaspēja uzlikt, neredzēšu vispār, kur viņš iet. O, ir viens skaistuls, vēl ir viens šovakar. Nu, kur tu man ies, draugs? Ir vēl viens. Viņš zālē iepinies. Tādā lielā zāles kušķī. Oj. Kā tad es tev te varēšu kaut kur pavilkt tagad pa tums? Es neko neredzu. Oho, skaistuls ir viens. Liela zāles kušķis arī pieķēries krāt. Un zars vēl kaut kāds. Kur tu man tas līns ir? Tagad. Ārā ir. Vēl viens skaistuls pieķērās, vai ne? Makšķeri ieķērās kokā. Pat tums neko neredz. Tā, kur te vāķīt smuku lūpiņā. Viens tāds tums karals vēl man te pieķērās. Vau, vēl izlec lielais. Redz, šitāds te skaistuls. Es ceru, ka jūs redzat. Vienkārši superīgie. Te ir sanākuši atkal skaisti copi, vai ne? Super. Nu, ja jau vēl ķerās, tad laikam būs jāiemet vēl. Vai nebija super copi? Vienkārši superīgi. Šovakar pamēģināsim vēl bišķi pasēdēt pa tums. Redzēs, varbūt, ka vēl kāds būs. Paskaties, atkal jau viens te patām iznir. Nu, aktivitāte ļoti liela. Mēģināsim vēl sagaidīt kādu interesanto copi, ja? Grūti vienkārši redzēt, neesmu īsti sagatavojies tādu tumsai, bet mēģināsim tur noķert kaut ko. Plūdiņu varbūt varat redzēt, redz, ka uzspīdina gaismu, tā var redzēt, viņš spīd sarkans. Šitam plūdiņam nevar pielikt klāt to nakts redzamību. Jā, bet līņi te interesanti šodien uzvedās. Te iet pa virs, arī pa gruntu redz, ir cope. Nu, iespējams, ka vēl būs kāds, kas to lai zina. Vēl bišķiņi var, ja jau tāda copa ir, tad gandrīz vēl bišķi var pagaidīt. Augsts arī nav, ir silts ļoti. Oda arī nav īpaši daudz. Tad mēs varam pasēdēt. Te vien vakar, kad makšķerēja, tad te oda ļoti uzbruk, bet šodien kaut kā viņa nav. Tā
Pēc vēl bišķi mēs varam pasēdēt te, pametīt bišķi uz priekšu. Ja lielāks bija bišķi uz priekšu, man liekas. Te pa tums jau mēs iemets tieši trāpīs zālēs. Tāpēc arī neviens man neķersies. Tieši zāle kušķī kaut kādā trāpīs esmu. Hop, iešūpinām un aiziet bišķi uz priekšu vairāk. O, tur pamēģinās tā vietā. Jā, ir sasnieguši īsto punktu, kur mums noteikti būs vēl kāda caupe, varbūt arī nebūs. To mēs nevaram zināt, bet pagaidīsim. Ne? Pagaidīsim. Red, vēl bišķiņ te pamakšķerēja, vēl vienu līdu noķēra. Un nu jau palika pavisam tumšs, tā kā man nav nekāda tāda apgaismojuma īsti. Būs jābeidz arī tad tomēr cope. Un paldies, ka skatāties. Vēlreiz, ja patīk, uzspiežat īkšķīt, abonējiet kanāliņu, un tad jau tiksimies atkal pie ūdeņiem, ne? Bet, nu, vakars ir tiešām ļoti silts un tāds patīkams. Var pamakšķerēt, gribētos vēl pasēdēt, bet redz, līņi vēl joprojām te rāda savu, ka viņi te ir. Un šis ezers ļoti īpašs. Līņiem liekas, te viņi tik daudz, nekur es neesmu redzējis, ka viņi tik daudz lec. Vienkārši tāds superīgs ezeriņš. Nu jā, labi. Tad jau tiekamies pie ūdeņiem. Čau visiem!